Kā jums šķiet, kā paši politiķi svin? Nemāk pateikt, tiešām. Man tikko iedod kēksiņu, varbūt viņi arī ēd kēksiņus. Viņi jau ka labi svin. Varbūt vīnu dzer. Man liekas, ka viņi nedēļo. Viņi jau ka bankets kāds. Viņi jau ka šņabi dzer. Ko tad citu? Еще пьют там gurķīšēšana, pēc tam būs maizīšēšana, pēc tam būs tāda kopīga pasēdēšana. Es šito labprāt gribētu redzēt. Fonā dzirdamie putniņi simbolizē zaļās idejas. Traktors – zemniecību. Akordeons viņus apvieno zaļo un zemnieku savienībā. Ja neskati vīru no cepures, neskati vīru no cepures, balso par ZZS. Vai vēlēšanas vispār ir svētki? Tas ir labs jautājums. Man liekas, ka vēlēšanas ir vairāk darbs. Tā kā šodien ir darba atmosfēra. Arī šajās telpās ir darba atmosfēra, jūsuprāt? Es domāju, ka diezgan pietiekoši lietišķi un pietiekoši atmosfēra tāda, kas atbilstoši situācijai. Valdībā tiks arī Zatleru partija, kas ļoti iestājās pret oligarhiem, un jūs redzēt, kā būs sastrādāties? Viņi jau pateikuši, ka viņi nekā nebūs. Kāpēc neviens negrib iet Zatlera reformu partijā? Internetā suņi rei. Provizoriskie rezultāti, protams, arī iepriecinoši. Protams, tie arī mums tāda piezemēta mājas sajūta šeit pat ZRP birojā. Cik runājamies ar cilvēkiem, tad tiešām ir priecīgi. Un, protams, tas vēlēšana rezultāts pagaidām, kas ir provizoriskie dati, ir tiešām ļoti labs. Mēs arī šo te pasākumu tiešām taisam mierīgi, kā redzat, uz galda ir galda spēles. Un ja kaut kādā brīdī, kad kļūst garlaicīgi runāties un apnīk kulstīt mēli, tad var atnākt un vienkārši uzspēlēt kādu galda spēli un vienkārši atpūsties. Tad tiešām mierīgi atpūt, un es nedomāju, ka mēs taisīsim kaut ko lielāku, nosvinot to, ka mums ir tādi un tādi personāži iekļuvuši Saeimā. Un tā cerēsim, ka viss būs baigi labi. Sirdsapziņa, goda prāts, vadi mūsu vadi. Aicinām visus vienoties vienotības dziesmā. Mums ir premjers, mēs esam valdībā. Mūs atlaida un mēs sākam paldies! Mēs esam vienotības garīšanas vietā un kā vispār atmosfēra jums šovakar? Kopumā es domāju, ka laba. Cilvēki tomēr, kā jūs redzat, ir samērā priecīgi, apmierināti, jo mēs interpretējam šos vēlēšanu rezultātus, provizoriskos rezultātus, ka tas tomēr ir savā ziņā apstiprinājums Dombrovska valdībai un tam kursam, ko mēs esam uzņēmuši. Mēs reiķinājāmies, ka mums būs mazāk nekā pagājušajā gadā, bet es domāju, ka tā tendence joprojām ir tā pati. Mums ir premjers, mēs esam valdībā. Mūs atlaida un mēs sākam paldies! Nosaukt par svētku sajūtu, bet katrā ziņā, es domāju, nāk uz kaut kāda skaidrība. Tas noteikti nav pārsteigums šie rezultāti, un es domāju, ka mēs gan kā partija, gan kā ģimene varam, redzam to, ka ir kaut kāds jauns posms priekšā. Var teikt, ka es to sagaidu ar prieku. Kādas tieši pārmaiņas jums šķiet varētu notikt valstī pēc diezgan tādu krasu pavērsienu pašā valdībā, kā pret oligarhu partiju visdrīzāk izveidos? Atliek katrā ziņā novēlēt viņiem veiksmi, un es domāju, ka pirms vēlēšanām sasolīts bija tik daudz, un es domāju, ka tas ir laika jautājums, ka tiešām cilvēki varēs novērtēt to, vai cilvēku vārdi arī atbildē, vai darbi arī atbildēs, vai darbi sakritīs ar vārdiem, to, ko viņi līdz šim solījuši, vai viņi to spēs īstenot, es domāju, to rādīs laiks.